Pēc kā cilvēks tiecās pēc naudas. Katrs uzņēmējs grib izcelties, nopelnīt aizvien vairāk un vairāk. To mēs arī redzam jebkuru ikus soļu, kad ir pat platības, kur neko vairs nevar izaudzēt. Viņi vienkārši tur ir izspiests viss, bet kur ir tas rezultāts? Rezultāts ir tā nauda, kur jau visticamāk ir iztērēta. Katrā ziņā es gribētu, lai Latvijā mums neattīstītos tikai šis biznesa novirziens, bet lai mēs Latviju patiešām sakoptu un koptu. Tiešām gribētos redzēt, ka lauki netiek pārmēsloti, bet viņi tiek pareizi mēsloti, pareizi kopti. Kad nav tā, kad paskatāmies no augšu un redzam tikai miglotāji brauc pa Latviju, ja? Neiegūstam tur maksimāli rekorddražu, bet lietojam sabalansētu uzturu, lietojam labu pārtiku. Galvenais ir pašu veselība un arī tā apkārtējā vidi, kurā mēs dzīvojam. Es jūtos ļoti komfortabli šeit dzīvojot. Es jūtu arī reāli kā tāds nostūrīts mēs esam, jā. Man tas atkal neliekās tā negatīvi. Man tas liekas tā, ir jau nostūrīts. Nevienmēr ir labāk te baru vidū. Šeit dzīvojot, jā, es varu izvēlēties. Tas ceļš, ko tu mēro, pat tās līdz Nīcai, piemēram, ja tu varētu braukt līdz Palangai. Nebūtu mēs tai pierobežā, tad nebūtu šī saikne ar kaimiņiem. Tā ir atkal tāda priekšrocība. Tāpēc vienam liekas, kas par problēmu šeit ir, vai ne? Tā nav problēma, ka mēs esam šeit nostūrīti pie paša robeža. Viss kārtībā. Mazliet viņi jau arī sāp, kad cilvēki no malas reāli ķengājās. Tad tā liekas tā. Bet tu jau pats arī sēdi neko nedara, ne? Tikai klausies, jā, slikti. Tu jau arī vari kaut ko darīt. Katrs jau mēs varam kaut kādas idejas, kaut kā palīdzēt. Mūsu novads mazliet viņi tomēr atplaukt. Man tas liekas svarīgi. Tas tā ir, kā tu savu sētu kopsā dzīvos. Es uzskatu, ka katram jau būtu ne tikai jāmet akmeņus, bet kaut kā jāpalīdz tam visam augt. Zemīt, ko tu kopi, nevis tu to akmeni tur sviedi iekšā, bet tu viņu pacel un izravē nezāles ārā.